Ko bagāžnieks vaļā un Giraffe 360 arī ir pastrādājis pat veselas 2 stundas. Un aiz muguras ikoniskā industriālā ofisa ēka no padomu laikiem, protams, mūsu kādreizējām rūpniecības flagmanim, Liepājas metalurgam. Ne par šo ēku stāsts, bet arī nākotnē te šāda tāda komercdarbība plānojas attīstīties. Vēsturiskā Liepājas muzeja ēka, arī ne par to ir stāsts, bet šodien es 2 stundas darbojos šajā mājā, kas kādreiz bija pazīstama kā Pērle LM. Te bija arī veikals, te bija arī ēdnīca. Un īstenībā te 2 līmeņos ir pieejamas, tūlīt drīzumā būs pieejamas komerctelpas veikalam, ēdināšanas iestādēji, ražotnēji, da jebkam, ko potenciālais nomnieks uzņēmējs saredz šajā vietā. Šeit ir diezgan ērta infrastruktūra, maģistrālā Brīvības iela, autostāvvieta un tad šodien 2 stundu termiņā apstrādājām materiālu, arī 360 grādos, un pavisam drīz meklēsim jaunus nomniekus, kas varbūt kaut ko savā uzņēmējdarbībā attīstīs un varēs nobāzēties šeit, Brīvības ielā, blakus Liepājas metalurga bijušajai administrācijas ēkai. Gaidiet jaunumus!